Ko notiek? Mums ir piesiets pie stāba maziņš bulciņvāģītis. Viņai šitā tad ir otrā reizīte. Pirmā reizīte man nav nofilmēta. Bet kas te notiek? Ja neskait to, ka viņai šobrīd 100% liekas, ka dzīve ir sūds, ir viena no bērnības pamatapmācībām pie mums. Tagad bulkāniņš demonstrē, kā nevajag. Jūs redzat, ka viņa ir iestiepusies striķītī. Viņa izjūt spiedienu no apaušiem uz galvas, un es pieeju no aizmuguras, pastamju ar dupsīti, viņa paiet uz priekšu, un viņa uzreiz sajūta, īstenībā nemaz nav tik slikti. Un viņai tas spiediens pazūd. Tas ir tas, kas viņai ir jāiemācās, kad, lai atbrīvotos no spiediena, viņai ir jāpanāk uz priekšu, un tad stāvēt nemaz nav tik sūdīgi. Te var redzēt, ka procesors griežās, un viņa nestāv gluži vairāk iestiepusies, bet viņa tagad izdomāja, kad viņa varētu atbrīvoties pārgraužot striķīti. Šis ir daudz labāks variants par to, kas ir sila iesķūmaņa nāda. Vispār viņi uzvedās ļoti adekvāti. Šādiem ten maziem bērniņiem kādēļ ir jāiemāca šī ten mācība? Tādēļ, ka izaugot lielam, ir daudzreiz grūtāk to iemācīt. Jo lielam zirgam ir ļoti daudz spēka, tam ir liela ķermeņa masa. Un tad, ja viņš pie šādām aktivitātēm nav pieradis, viņš izjūt to spiedienu un tad viņš sāk psihot. Kā man bija, piemēram, ar kebabu, es bērnībā nebiju viņam iemācījusi, un tad pieaugušam mēģināja iemācīt, un tur bija vienkārši katastrofa. Viņš uzreiz kā sajūt spiedienu, sāka ārdīties, vai nu viņš saplēsa apaušus, vai nu viņš saplēsa to, pie kā viņš bija piesiets. Bija ļoti daudz dažādas bīstamas situācijas. Plus vēl tas, ka pieaugušam zirgam ir daudz lielāks iespējas sevi bīstamāk satraumēt, piemēram, kaklas kriemeļus raujoties. Vēl vienkārši brīnišķīgas visādas iespējas. Tad ķirsi, es viņai lieku te stāvēt, ko tu viņai piesējies? Ķirsīt, es mācu mazo bulku, ne jau tu. Man ne bulciņu. Redzams, ķirsīts jutās ļoti svarīgs visu to procesu laiku un tēloja manu asistentu. Es zinu, ka daudzi šo arī nedara, bet manuprāt, kādēļ tas ir vajadzīgs? Noderīgs. Tālāk dzīvē viņiem būs jāmāk stāvēt, piemēram, atsaitēs, kamēr viņiem griež nagus, vai viņš sedlo vai kaut ko dara, viņiem par to tad nebūs jautājumu. Ir arī tomēr riktīgi superīgi, ja tev tomēr ir opcija piesiet zirgu, tu aizbrauc uz sacensībām, tu viņu var piesiet pie treilera, kamēr tu viņu tīri. Ja, piemēram, zirgs kaut vai sapiņķerējās vai kaut kas notiek, viņš ir pieredzis un viņš zina, kā atrisināt spiedienu jautājumu. Un ir daudz mazāk krīzes situācijas nākotnē. Pat pie elementāras ievadāšanas vai staigāšanas ar to zirgu ir arī daudz vieglāk, ja viņam ir izpratne par to, ko nozīmē, kad uz galvas ir spiediens. Bet bulciņi uzvedās ļoti labi, ļoti mierīgi, saprātīgi. Tas var izskatīties arī tā, ka ceļās pakaļkājās krīt gar zemi un vēl vis kaut ko dara. Un es esmu tā, kas ir pie dibengala un palīdz viņai tā kā saprast ātrāk. Pastumjot, tā kā milks gotiņā, tas bija tāda reklāma. Arī pirmā reizē šausmīga katastrofa un drāma nemazam nebija. Šodien pamēģināšu arī kriukšķi un kūciņu, un es domāju, ka tur gan būs lielāka drāma, jo viņi paši pa sevi ir tādi jutīgāki. Bet maksimāla apakalipse, es domāju, ka arī nebūs, jo viņi visi trīs jau ir izgājuši to skolu, kur viņi staigā ar striķīšiem, kas velkās pa zemi, un jau viņas ir pieminuši, paši sev paraustījuši. Tas nav tā, kad es vienkārši viņu atvedu piesienu pie koku un aizēju prom. Tad viņiem pašiem tur panikā ir jāizdomā, kā atrisināt savas dzīves problēmas, bet skatieties. Pastīsimies, ka viņi iekārās. Es neko neizdarīju, viņi pat šito ten izdomāja. Pati liela meitene, pati visu izdomāja. Bulciņu, ko? Tu esi mazais ģēnijs? Dusmīgs, bet ģēnijs? Ko? Dzīvē var būt ļoti daudz situācijas. Es viņai mēģināju aizrunāt ausis, cik tas ir superīgi, ko mēs daram. Kuciņā, es zinu, ko es tev gribēju teikt, ka tu būsi nākamais. Šito ten tu būsi nākamais. Jā.